bija ļoti žēl, ka es nevarēju uzzināt neko par Vanda Valdes dzeju. Un vēl lielāks pārsteigums man bija pēdējās dienās skatoties internetā gan vācu, gan angļu valodās, kas ir rakstīts par Vanda Valdi, ka viņa literārā darbībā, kur nav pieminēta. Kad pieminēts viņa arhitektūras veikums, ir pieminēts tas, cik daudz viņš ir veicis lietišķajās mākslās, cik daudz viņš ir saistāms ar visām modernajām tēlotājās mākslas tendencēm, bet tā mazā esīņa, kuru man bija laime izlasīt, gatavojoties uz šīs dienas pasākumu, apliecināja to, ko jau teica Ratnieces kundze, ka Vanda Valde ir arī neapšaubāmi talantīgs rakstnieks, dzejnieks, un ir ļoti žēl, ka šis viņa veikums nav aktualizēts pat starptautiskajā telpā. Tātad tas, kā vācu un angļu interneta avoti par to kustē, diemžēl bija rādītājs. Manas pārdomas būs saistītas ar vienu īsu, kaut gan īsu 3 lapusītes garu eseju, tā nebūtu pareizi teikt, bet tomēr relatīvi īsu darbiņu, kuru jūs pēc tam dzirdēsiet lasījumā. Bet tas, ko es jums teikšu, tās būs tādas mani pieturas punkti, jeb zināmi akmentiņi, jeb zināmi vilnīši, kuriem būtu vērts pievērst uzmanību. Šis Vanda Valdes dzejprozas darbiņš ir programmatisks. Es pat teiktu, ka tas ir konceptuāls darbiņš. Tas ir radies 1912. gadā, precīzāk publicēts 1912. gadā, un es biju ļoti pārsteigts un izbrīnīts, ko un kā Vanda Valde sasaista šajā 3 lapusīšu tekstā, faktiski dodot savu laikmeta modernās mākslas izgaismojumu ļoti personisks darījums. Teksts sākās ar ziediem kā zemes acīm. Tā ir gaļišķīga gūsma, tā ir ilgas salda. Par to mums nebūtu jāpūsas. Tā ir klasiska romantiska tradīcija. Taču tā tālāk Vanda Valde pievērš uzmanību kokiem. Pievērš uzmanību veselās 3 stīpēm. Un viņa formulējas par koku nozīmi cilvēka dzīvē. Atcerieties, Platonam bija tāda doma, ka manas saknes aug debesīsko, pēc tam vēlāk pārmantoja arī mūsu Venta Mauriņā. Vanda Valde runāja par kokiem, uzsver kaut ko citu. Ka koki iespēja kaut ko cilvēku nespēju. Savukārt, koki ir tāda parādība, kur ir ikdienā neaizskaramas dieības. Faktiski viņi ir šajā ikdienā, bet tai pašā laikā viņi pārstāv kaut ko augstāku pār ikdienā. Un tai pašā laikā koki arī kā pašpietiekams reālijas. Koku principā, ja koku tēlā realizējās arī stiprākā un vājākā apliecības. Un Vanda Valde ir svarīgi uzsvērt, ka pat vāji koki spēja, es citēju, nekliedzot nest savu iedzīgāko stāvu. Citiem vārdiem, lielā mērā Vanda Valde kokus uztver kā cilvēku analogu. Un jau tālāk. Vanda Valde runā par cilvēku un dzīvnieku ķermeni, kā es labāk teiktu, augumieku. Mēs uztveram skaistumu, cilvēku un dzīvnieku augumu. Tas, ka katrs cilvēka auguma loceklis Vanda Valdes ir kārtības. Un faktiski tas ir zemes un paradīzes lietu atspūgs. Zemes un paradīzes lietu sakrālības. Vanda Valde ir svarīgi uzsvērt, ka cilvēku un dzīvnieku ķermeņos augumos ir liela jēga locekļiem. Kaut vai roka, kaut vai pirksta, kaut vai kādai augumā. Vanda Valde rakstā, ka pat mazās detaļas, mazās nozīmīgas pasti, kas ir cilvēkā, vienalga ir uzmanības vērts. Augstapts cilvēka balss, un Valde rakstā iespēja ekstāzes līmenī. Vanda Valde svarīgi ir